Labrīt, labvakar, labdien! Kā nu kuram sanāk skatīties šo video? Šoreiz video būs par ģimenes vērtībām un tīri no finansiālās puses. Pirms tam paskatīsimies mazu video fragmentiņu no kādas vecas filmas, kurā apdrošināšanas aģents ierodās dzīvoklī un piedāvā apdrošināšanu mantai, dzīvībai, veselībai un tā tālāk. Un tātad galvenais jautājums ir, cik tad vērta ir sieva mājasaimniece? Visas summiņas ir rubļos, tāpēc tās jāpareizina ir ar 3. Tad mēs iegūsim apmēram vērtību eiro. Skatāmies! О, вы не знаете истинной ценности вашей жены, домашней хозяйки. Вот расценки бытовых услуг. Приобретение и доставка продуктов на дом 70 копеек в час. Часа 4 ваша жена в очередях кукует? Кукует. 2,80. Множим на 4. 84 рубля, как 1 копейка. Гляди-ка. Пеленки, вижу, сохнут. Стало быть, есть детвора. Есть. Часиков 5 с ребенком погулять надо? Надо. Учтите, 70 копеек в час – это расценки бюро добрых услуг. 3,5 в день множим, значит, 105 рублей в месяц. Пол, вижу, у вас чистый, натертый. А сколько метров в квартире? 30. По 18 копеек за метр, 5,5 в день. Уборку делаете по субботам, так? Да. Множим на 4. Итак, отужинали. Ой, борщ чую украинский. В ресторане платят 86 копеек за порцию, да еще на чай дают. На второе котлета фри со сложным гарниром. Надо полагать, руб 5, как пить дать. На третью у вас, надеюсь, компот. Вычитаем стоимость продуктов. Аппетит вашей жены. Так, значит, завтрак съедаете сами. Обед делите с другом. А ужин хотите отдать врагу. Но я чувствую, врагов у вас нет. Итого, только по перечисленным мной услугам стоимость вашей жены в месяц 500 ре. Это ж за целый год 6000 ре. Mašīnā. Un tagad daļās būtis. Paskaitīsim, cik tad vērti ir jūsu vīrieši. Tas nekas, ka matu vairs uz galvas nav un galīgi neizskatās pēc Keanu Reeves. Un tomēr, pēc tās pašas formulas kā iepriekšējā video, ņemsim un skaitīsim. Uz priekšu. Tam es ņemu talkā normālu sarakstu un kalkulators arī man ir. Nu ko mēs te redzam? Wow! Mums te ir tā kā tāds remontiņš veikts laikam. Jā, tātad interesanti, kurš te to dizainu ir izstrādājis. Tātad interjera dizainera pakalpojumi. Ir 55 eiro kvadrātmetrs. Tā, cik tad kvadrātiņi te tas dzīvoklītis ir? Tā šitā telpa vieniem ir gandrīz 30. Kopējais dzīvoklis, labi, ok, ir, 3800 sanāk. Šitā telpa jau vien vēl pusotru štuku. Ejam tālāk. Tā, kas tad mums te ir iebūvēts? Mums te ir pat krāns, ūdens pat tek, un vēl ir šitā izvelkams. Neko jau sev. Santehniķis. Tātad te ir bijis santehniķis. Cik maksā santehniķis? Faktiski, ja jums ir vīrietis mājās, tā ir avārijas brigāde 24/7. Nu, santehniķis tādu krānu pielikt, tas ir 30–40 eiro. Radiators? Silda? Jā, silts radiators. Tātad tas ir vēl 60 eiro. Nerunāsim par veļas automātu, viņu vēl vajag ienest, uzstādīt, tas ir 80 eiro. Principā, kaut vai ņemam vienkārši tā, paņemam santehniķim, pieskaitīsim kaut kādu, katru dienu jau krānus nemaina un radiators neliek. Bet no ceturtdaļas slodzīti jau var uzrēķināt.
Tas nozīmē, ka mēs uzreikinām kaut kādu ceturtdaļu slodzīti, no minimālkas vismaz, ja? Tur savi tāpat 300 eiro, gan jau mēnesīgi sanāk. Jūs kā gribi. Ejam tālāk. Un te ir tāds smuks lamināts ieklāts. Un slīpi. Slīpi ieklāt laminātu, tas ir diezgan dārgi. Tātad remonts bijis, dzīvoklītī jau kaut kāds tapis. Vēl 3 telpas jāremontē. Šito te ārā mēs nevaram noteikti vīrieti. Šito ārā nemet. Ja tev vēl 3 telpas jāremontē. Ejam tālāk. Tātad, kas te mums te ir? Dzīvokļa remonts. Tātad, grupi ņemot dzīvokļa remonts maksā apmēram 200 līdz 250 eiro kvadrātmetrs. Jūs to zinājāt? Tātad paskaitiet savu kvadratūru un zināsiet, cik tas maksā. Kas vēl vajadzīgs? Vēl ir vajadzīgs sagādnieks. Kādam tas jāgādā uz mājām. Arhitekti un dizaina uzņēmumi piedāvā pakalpojumu. Tātad kopā ar klientu dodās uz veikalu, izvēlās laminātu, izvēlās flīzītes ar ziediem, magnolijas un visādus te tādus turekļus. Starp citu nost nekrīt. Ideāli sataisīts viss ir. Un te tādas palodzītes smukas ir. Un tas viss tiek izvēlēts kopā ar klientu 500 eiro mēnesī. Vēl ir tāmētājs un tā tālāk un tā joprojām. Mēs to visu saskaitam. Tur grozi kā gribi. Kaut vai atkal paņemsim kaut kādu mazu slodzīti. Un mēnesī mēs iegūstam 350 eiro vismaz. Un gadā tas ir 4200. Jāmaksā jau tā būs. Ja ne, pašai uz veikalu, jākrauj lamināts, jāved mājās, jānes iekšā un vēl jāvar izvēlēties. Ejam tālāk. Mašīna ir? Pat 2! Wow! Kā tad viņu uzturēt? Mašīnai tagad vajag apdrošināšanu, tā vajag uz apskati aizdzīt, tad viņi ir jāsataisa, tad uz servisu, tad ir apkopis, tad ir riepas, tad ir kas tur vēl. Šķidrumi visādi jāliek. Tas ziemas, tā vasaras, tā pavasara šķidrums. Labi, ka vēl riepas nav 4 gadā jāmaina. Kā piemēram, sievietei zābaki. 4 zābaki. Ziemas, pavasara, vasaras un rudens. Iedomājieties, mašīnai būtu tik riepas. Tātad 2 mašīnas. Es zinu ģimenes, kurās ir pat vesels autoparks, kur ar 2 mašīnām ir pa īsu. Tur faktiski vajadzīgs ir autoparka direktors, kas tās mašīnas visas menedžē, uztur, aizved, atved, samaksā, izmaksā un noliek priekšā un vēl degvielu ieliek. Jūs daļās būtnes zināt, kā degvielu ieliek mašīnā? Cerams. Tātad, autoparka direktors, atkal ņemsim 350 eiro mēnesī, gadā atkal sanāks tie paši 4200. Ko? Mums te ir arī leduskapis. Un diezgan piepildīts. Kāds to ir piepildījis? Un kas tad mums te ir? Wow! Kāds jauks deserts. Tas tā kā no restorāna? Ak nē, vīrs pagatavoja. Zemenes šampanieša želejā. Un bieži tā sanāk? Pa tādiem kaut kādiem svētkiem, sestdienas un svētdienas vīrs gatavots. Super vienkārši. Bet tad jau sanāk, ka mēs skaitam klāt. Jūs zināt, cik šefpavārs vispār saņem mēnesī Latvijā? Ir jums kaut kāda informācija? Man ir informācija, ka apmēram 3000 eiro mēnesī ir šefpavāra alga. Labi, šeit mēs tā kā negatavojam katru dienu, kad sanāk, tad vīrs pagatavo ēst un šādus te garšīgus desertus. Interesanti, kā izskatās ēdiens, ka, teiksim, sestdienās, svētdienās vīrs gatavo pusdienas. Ja mēs ņemam minimālu, kaut kādi 8400 mēnesī sanāk šefpavāra. Ejam tālāk. Vai ar mašīnīti daļās būtnes visur pašas brauc? Tad tomēr visticamāk šatad vīrs aizved uz Rīgu, atved uz Ventspili, tad uz Liepāju, uz kur? Vēl uz Zakopani. Līdz pat pa Eiropu vēl arī. Jūs zināt, cik maksā šoferu pakalpojumu? Īpaši, ja jūs gribat pavizināties pa Eiropu. Tas jau nav tā kā galīgi pa velti. Kaut vai ņemam atkal to pašu minimālku, 8500 gadā atkal salasīsies grozi kā grib. Jā, starp citu, te ir man kļūdiņa. Šefpavārs 8400 tas ir gadā.
mēnesī mēs vienojāmies minimāli, ka katru dienu jau negatavo zemenes šampanietī un tiramisu un vēl nezinu kādus gardumus. Tātad es dzirdēju tā kā Zakopane, jā, kaut kāda Eiropa. Tātad mēs braucam ceļojumos ar mašīnu. Super! Un pa Latviju arī, jā, skaidrs, labi. Kas tad plāno ceļojums? Individuāli ceļojumu plānošana konsultācija vien maksā 45 eiro. Zinājāt? Plus izplānot katru dienu maksās sākot ar 40 eiro par dienu. Ja tur ir iekļautas, ir rezervētas viesnīcas, kur ēdīsi, kur čurāsi, kur stāsies, kur gulēsi, tās būs apmēram līdz pat 100 eiro par dienu. Tātad, ja 10 dienas gadā vismaz aizbraucam kaut kādā ekskursijā, 1000 eiro gadā. Radiet jau šajā mājā ir silti. Te redz, kur kaķis žāvējās. Uz zvēru drasētāju amatu pat neuzskaitīs. Tātad, šito visu saskaitot, Man sanāca 48 000 gadā. Daļās būtnes. jūs vēl gribat pilnu ķermeņa masāžu? 60 eiro stundā. Ak, 2 reizes nedēļā, tas būs vēl 6000 eiro gadā. Padomājiet, vai jūs to varat atļauties. Nu ko, zinu, ka ļoti daudzus no uzskaitītajiem darbiņiem daļā dzimumu pārstāvs prot pašas, un viņām pat diezgan labi sanāk. Ir pat tas redzēts un dzirdēts, tā kā es par to nestrīdos. Bet secinājums man ir tāds: viens nav dzīvotājs nekāds. Jauku jums dienu un lai jums izdodas!